Jēzus nosoda Heroda laulības pārkāpšanu. Svēto sieviešu ceļojums. Agri no rīta Jēzus devās uz sinagogu, kur bija sapulcējies daudz cilvēku. Viņš mācīja par kristību un par Mesiju, un pateica, ka daudzi negribēs viņu pazīt. Visasāk Jēzus pārmeta viņiem viņu mainticīgo un neatlaidīgo turēšanos pie vecajiem, tukšajiem ieradumiem un nostāstiem. Likās, ka visi viņi bija labsirdīgi un labprāt klausījās, ko runāja Jēzus. Tad Jēzus lika sinagogas vecākajam vest viņu pie dažiem slimniekiem. Tomēr nevienu no viņiem neizārstēja, kā to bija jau teicis Elijūdam un 5 saviem mācekļiem, ka pirms kristības Jeruzālemes apkārtnē nevienu neizdziedinās. Slimnieki, kurus Jēzus apmeklēja, bija lielākoties slimi ar ūdens tūsku, paralizētie un vājās sievietes. Katram atsevišķi Jēzus ieteica garīgi atjaunoties, jo viņu slimības lielākoties ir sods par izdarītajiem pārkāpumiem. Dažiem Jēzus ieteica šķīstīties un pieņemt kristību. Viesu mājā tika sarīkots mielasts, kurā piedalījās arī daudz apkārt dzīvojošie vīrieši. Pirms mielasta sarunājās par Herodu, par viņa zemisko ārlaulības sakaru, to vispusīgi nosodīja un jautāja Jēzum, ko viņš par to domā. Jēzus bargi nosodīja Heroda rīcību, bet pie tam piemitināja, ka vajag tiesāt pašiem sevi, bet ne citus, un asi uzstājās pret asins grēkiem. Tanī apkārt nebija daudz grēcinieku. Jēzus runāja atsevišķi ar katru no viņiem. Zem 4 acīm pārmeta tiem viņu grēkus un netikumīgo dzīvi. Dažiem atklāja viņu slepeno laulības pārkāpšanu, bet tie satriektām sirdīm solījās nožēlot savus grēkus. No turienes Jēzus devās Betānijas virzienā, kas atradās 6 jūdžu attālumā, atgriežoties atpakaļ kalnos. Tanī laikā šajā apvidū valdīja ziema. Laiks drūms un miglains, bet naktīs manāmas salnas. Jēzus apsedza galvu un steidzās austrumu virzienā. Redzēju Mariju un 4 svētās sievietes ejot pa ceļu netālu no Tiberiādas. Viņas pavadīja 2 kalpi. Viens no viņiem gāja pirmais, otrs noslēdza gājienu. Abi nesa saiņus, pakārtus uz krūtīm pār pleciem. Rokās tiem bija nūjas. Redzēju Joannu Husu, Mariju Kleofu, vienu no 3 atraitnēm un Mariju Salēmi. Arī viņas steidzās uz Betāniju. Ejot pa parasto ceļu, atstājot Siharu pa kreisi. Jēzum tā palika pa labi. Svētās sievietes gāja viena aiz otras dažu soļu attālumā. Gāja uzmanīgi, jo gājēju taciņa bija šaura un nelīdzena. Gāja ātri un nelīgojās tā, kā mūsdienu cilvēki garā ceļā ejot, jo šie cilvēki jau no pašas jaunības bija pieraduši pie ilgstošiem ceļojumiem kājām. Apmetņi bija pacelti līdz pusstilbiem, lai būtu vieglāk iet. Kājas no apakšas līdz augšai bija notītas ar lentām, bet kājās bija uzautas lielas, izklātas sandeles. Galvas segas bija ar sejas aizsegu, un pie kaklu bija sasietas ar gariem šauriem lakatiem, šallēm.
Šis lakats uz krūtīm bija sakrustots, apsedza plecus un sniedzās līdz jostas vietai. Zem šī pārsega lika pārmaiņas gan vienu, gan otru roku. Priekšgalā ejošais vīrietis atbrīvoja ceļu, aizvēra žogu vārtus, novāca no ceļa akmeņus un citus šķēršļus, pārlika laipas, vārdus sakot darīja visu, lai atvieglotu ceļu. Tāpat viņa pienākums bija apmeklēt un sarunāt naktsmājas. Kalps, kas noslēdza gājienu, visu atkal sakārtoja, kā bija iepriekš.